Amerikas mūža mežos mori dumpojās. Uzkāp kokā, nokāp lejā, atkal dumpojās. Tai tumbai rasā, mori dumpojās. Tai tumbai rasā. Amerikas mūža mežos mori dumpojās. Kristlams. Tā ir tāda jaunā rase. Latvijas nākotnes, jeb nu jau tagadnes iedzīvotāji. Visi jau ir sapratuši, ka imigrantu, inženieru un ārstu un tās darba spēks, kas trūkst it kā Latvijai, kur ir tāds tik daudz darba rokas, ka to kompensēs. Tas ir galīgi meli. Tas ir tāds vienkārši islamistu imigrantu armijas iebrukums Latvijas valdības koalīcijas. Visi tie vienotības un progresīvie pilda tādu globālistu baņķieru uzdevumu. Latvijas pamatiedzīvotājs vajag likvidēt, jo apvienoto nāciju organizācijas kartā rakstīts, ka genocīds pret tautu ir arī, ja neļauj atražoties savā tēvzemē pamatnācijai, kaut kādu ekonomisku un juridisku likumu palīdzību. Un savukārt, Tuvo Austrumu un Āfrikas valstīs kaut kādā veidā fertilitāti palielināt, un tur cilvēki dzimst pa 10 bērnu, tā kā mums pirms 100 gadiem. Vienīgais ar to kristlamu, kristieši un islams, kaut kā tāda apvienot jauna cilvēku rase. Tas notiek daudz ātrāk un intensīvāk nekā mēs to paredzējām, ka varējām gaidīt, ka tas būs uz kaut kādiem pār 10 gadiem, bet ar Latvijas tādu pedantismu un uzcītību cilvēku un ierēģiņu, tas notiek daudz ātrāk. Robežas ir vaļā, un cik daudz ieved iekšā visas tās kompānijas, kas saņem naudu no tām globālām pasaules migrācijas organizācijas struktūrām. Un tā kā Latvijas Saeimas parakstījis, ka pa katru neuzņemto imigrantu ir 20 000 sodnauda, tad, protams, ja no tā 2 miljardu kredīta ir jāmaksā viss viņš sodnaudās, tad, protams, tā valdības koalīcija ļoti uzcītīgi ieved. Un Els Gors webformā paziņoja, ka miljards ir jāuzņem Eiropai, Austrum Eiropai, kas uz šejien tiek virzīts. Tā viņš ir. Kā robeža tikt apsargāt, tā ir tāda ilūzija. Jo visi tie spēka struktūras Latvijā, viņi darbojās kā tiesa izpildītāji, lai nabadzīskotu Latvijas vidusšķiru. Atņem mazo vidējo biznesu. Lai paliktu tikai tādi lumpeni, kuri tāpat kā no 2020. līdz 2022. būtu spiesti pa maizes kumos vienalga piedalīties kaut kādos gēnu eksperimentos. Nu labi, tas ir tā diezgan bēdīgi, bet ir ļoti interesants paradoxāls pretprocess, ka informācijas telpa un robežas ar vien vairāk noslēdz ar kaimiņu valstīm austrumu. Mums vispār vairs nav nekādas saziņas, mēs nevaram paklausīties viņu informācijas telpu, viņu sabiedriskā doma, ko domā, viņi nevar paklausīties, ko mēs esam pilnīgi izolācija. Neskatoties to, ka it kā cilvēku plūsma ir
robežas vaļā globalizācija. Krievijā ieplūst tur miljoniem no Uzbekijas, arī Latvijā ir pār 10 000 uzbeki un vēl kādas tur Pakistāni, citas tautības. Arī indieši tagad ieplūst Krievijā, Latvijā, bet robeža mums ir cieta informatīvā telpā. Tas tāds ļoti paradoxāli, ka it kā notiek tāda globalizācija, bet tai pašā laikā sadala tā kā PSRS laikā tādās dzelzs priekškars. Bet ko tas, kāpēc viņš tāds? Nu nav jau nekas tur tik paradoxāls, jo tā valdība propagandē tādas Eiropas un Latvijas nacionālo īpašo kaut kādu ceļu. Ejot arī pret ASV, tagad paziņot to nacionālās drošības stratēģijā, ka viņi aizver robežas, ka centrāla Eiropas valsts kategoriski aizver Poliju, Ungāriju, Čehiju, Slovākiju. Bulgārijā iet kaut kādi baigie demonstrācijas neilgstoši, bet kāpēc Latvija vēl ir to globālistu, transhumānistu tādā varā, viss tādu patreiz tā kā bastions. Mēs turamies vēl pie Soros fonda nostādnēm, pie Billa Gatesa un Klausa Švāba norādījumiem, kur jāiet kā Ļeņina. Kaut gan ASV Sorosam tagad piestādījuši arī Billam Gatesam vakcinācija atzīts, ka tas ir ne tikai neefektīvs, bet pat kaitīgs vai ierocis depopulācijas. Kaut kas traks tur notiek, paldies Dievam, tā tur notiek ASV, bet tagad drošības tajā stratēģijas doktrīnā ASV ir nospraudis, ka Krievija vairs nav ienaidnieks, Ķīna nav tie tādi konkurenti, kas ir partneri. Bet tā kā Latvija Eiropas sastāvā, mēs esam tagad vienīgais ienaidnieks, kas turpina veidot šo transhumānismu un ieviest tādu totalitāru PSRS numur 2. Vai mēs tā varam karot gan pret Krieviju, gan pret ASV? Tas ir tāds jautājums, bet latviešu strēlnieki 5. gadā un 17. pagājušā gadsimtā varēja tā karot ar visām pusēm, izkarot neatkarību, varbūt arī tagadējā Latvijas valdību uz priekšu, mēs pret amerikāņiem. Un tos Sorosa transgenderus un imigrantus pavisam varītēm mums vajag Latvijā. Redz, jau ir Dainis Ivāns sakūdījis jau 10 000 jaunieši, kas viss arī, mēs esam last generation, child free, pēdējais, un mums vajag islamizācijas kultūru, bailes uz ielām un visus tos terorismu, kā rietumvalstīs. Mums tas arī ir vajadzīgs. Garlaicīga dzīve, tādā te mierīgā Ziemeļvalstī. Nu labi, tas ir atkal vēl viena tāda doma. Tad vēl viena doma, ko es šodien tā domāju, pastaigājoties tik smuks ārēj sniedziņš, bet faktiski katrs ir iedzīts tādā savā kokonā, ka ASV tagad neielaid iekšā 3, ja 5, cik tur bija tie rečekisti no Eiropas, bet Latvijā vēl Rečekre Baltika turpina turēt visus pie rīkles. Un tādā cenzūras propagandas spīlēs ir visi masu mēdīja, LTV Panorāma un Delfi un TV24 vispārējie vēl tajā vienā vecā naratīvā dzīvo. Bet ko tur? Un tāda cīņa pret krievvalodīgiem, tas ir tāds tikai iegansts, lai vispār balto rases tādu kaut kādu raksturīpašības un dzīvesveidu un kaut kādu tādu savu īpatnējo ceļu vispār likvidētu, acīm redzot tiem virsnacionāliem baņķieriem un pasaules stiprākām ģimenēm, mēs kaut kā esam baigi
latvieši iekoduši. Tagad skatījos to Nürnbergas prāva filmu, kur mēs tomēr bijām Vācu koalīcijas pusē un cerējām tā kā tādiem baltiešiem, slāviem un ziemeļu šitām tautām tas ceļš, tas trends ved uz iznīcību, asimilēšanu, ja mēs kaut kā nesacelsimies. Katrs dzīvosim tādā savā kokonā, ja neizveidos kaut kādu līdz vēlēšanām opozīcijas partijas, kaut kādu vienotu koalīciju, kas vismaz visi aiziet nobalsot un izveidot no tiem opozīcijas partijām, kas ir pret šo globālismu, izveidot kaut kādu vienotu koalīciju. Citādāk tie, kas ir ierēģi, kas saņem kā beneficiāri no tiem miljārdu kredītiem eiro līmeni, un visi tie eiro deputāti, tur Dombrovskis saņem 29,000, Lajena 35 mēnesī tas ir, un vēl visādi šoferis un viss kaut ko skaidrs, ka ja viņi tie baņķieri tik karoliski apmaksā, tad skaidrs. Kaut kāds kaunināt, tāpēc tos ierēģņus, kas tur 20,000 algas saņem un pērk kaut kādas noklausīšanās ierocis, ko te vēl cilvēkiem izspiest pēdējo sulu. Man, piemēram, es jau dzīvoju no pār 10 eiro mēnesiem un nebūtu kaut kāda tās horizontālās saiknes ar draugiem, kas kaut ko apmaksā telefonu vai pabaro vai nopērk kādu zīmējumu, tad es arī vajag būt spiests tā klusēt, sēdēt kaut ko savā kokonā un raudāt Latvijas tautas ēdīgo likteni. Un skaidrs, ka tie cilvēki, kas to korumpēti no baņķieriem izpārdod to Latvijas suverenitāti, viņus kaunināt pilnīgi bezjēdzīgi, jo viņiem te viss ir kārtībā. Viņi tur pa televīziju priecājās un dzīvo luksus pilīs, ko atņēmuši pašfinansējušiem tādiem cilvēkiem, kas spiest paši strādāt kaut ko tādu, kas līdz cilvēkiem vajadzīgs. Un dzīvo svešās mājās visi tie virsierēģi, un ko cilvēkiem atņēmuši biznesu un izūtrupējuši dzīvokļus. Pa katru viņu to migrantu jāmaksā 76,000 viena melnā imigranta latviešu valodas apmācībā. Tāpat es neesmu vēl nevienu Latvijā redzējis melno, kas kaut ko varētu latviski, krieviski vai angliski runāt. Tumbai rasā un viss, nekas tur tāds nebūs. Nekādīgi viņi tā nedziedās, tautsdziesmas neintegrēsies, tādas tās lietas. Tāpēc tie ierēģi tāpat dzīvo strādā to ģimeņu, kas pašfinansējoši ir kaut ko rada pievienoto vērtību, viņiem atņemtās tagad pa pēdējiem kopš 2020. gada, atņemtos biznesos, mājos, visi pirmie stāvi tukši, un tāpēc tieši tāpat kā uz Sibīriju, ka izsūtīja latviešu Staļina laikā, tais dzīvokļos, un man arī vecākiem tur viņu drēbēs, viņu klavierēs iegāja kaut kādi citi cilvēki, kas slavēja Staļinu, cik Staļins labs, ka iedod dzīvokļus ar visām drēbēm un traukiem. Tāpat kā hitlerieši ebrejus izsūtījusi krāsnīm koncentrācijas nometnēs, un pēc tam visas tās viņu mantiņas sadalīja. Tādi nodevēja Latvijas valdībā tiem pasaules baņķiernieku sazvērestību plāniem, kas klausa.
tā turpināsies, viņi tāpat noslīcinās tādos melno imigrantu plūdos, un tā tie izveido tādas savas anklāvas, dzīvo pēc širjāt likumiem, un latvieši ir tik sirsnīgi draudzīgi, un arī bērni saka, es esmu nacionālists, un tas ir dabīgs process, ka latvieši izzudīs. Tikai es biju domājis tā, ka tas būs kaut kad citās paudzēs, ka tā last generation paudze nodzīvo, bet ar tādiem latviešu tās valdības steidzīgiem tempiem mēs būsim pirmā kritusī valsts tādā ziņā, ka 51% nobalsos pa islamu, un jo tāpatās 50% vai 70% latviešu nebalsos, un tad, kad tie islamisti būs bišķiņi vairāk nekā vienotības koalīcijas, tas elektorāts ierēģi, tad tas būs daudz ātrāk. Tādos tempos, kā tiek viņi ievest, tas varbūt būs vispār jau, šajās vēlēšanās droši vien ne, bet, ja viņi pieņems likumu, ka visiem iebraucējiem uzreiz piešķirt vēlētāju tiesības, tad jā, tad tas būs ļoti ātri. Nenormālā tempā tas notiek. Tātad mums, latviešu pilsoņiem, kopdarbībai būtu jābūt apvienoties. Ja mūs mēģina sašķelt geji un tur pret lesbietēm vai pret vecticībniekiem un kaut kādi tur krievi pret latviešiem vai romi pret ebrejiem Latvijas, mēs visi esam vienalga ģimene, šīs valsts tā kā īpašnieki, kā pirms īpašnieki. Kas mums ko strīdēties? Te zemes ir tik daudz, ka šitajā, tā kā viņi sauc Nīderlandē, Beļģijā, dzīvo kā 30 miljonus, tikpat liels zemes kā Latvijā. Tāpēc, lai mēs kaut ko darītu pretī, būtu jāapvienojas. Bet kā lai apvienojas? Ja katram ir pret otru, tas, kas man klausās, viņš varbūt kaut kādā punktā piekrīt, bet kategoriski nē, jo viņš ir visu mūžu klausies LTV panorāmu, un tur viņam saka, ka ir briesmīgi labi imigranti un piespiedu vakcinācija, un kā ASV ir visa republikāņu partija, 250 miljonu cilvēku, kas tur nobalsoja, visi sevukuši prātā, taisnība tikai von Leyenai, šitam te Klausam Švābam, Billam Geitsam un Sorosam. Un kā tāds cilvēks var kaut kā citādāk? Nē, viņam ir kategoriski viens viedoklis. Un arī Polija, Ungārija, Slovākija, Čehija, tās mūsu kaimiņi Centrāla Eiropas valsts, tie arī visi sevukuši prātā. Vienīgais ir Kariņa Levitus priekšu nospraustais 5 dzelsvīri, ko mums nosprauda komendants stundas un viss tas lockdowni un uzpurņi, to pilotu projektu, tas arī ir vienīgais, kas ir pareizi. Bet ASV neielaiž 5 sakal šitos tests, kas Eiropā strādā par rečekistiem. Tā kā mums Latvijā tas birojs, kas tur Raudseps, Spriņģa, Ronalds Kalniņš, visi tie cilvēki, Amerikā tie skaitās tādu pašu noziedznieku kā Puķins, kā visādi, Puķinas pat nezinu, varbūt tagad ielaiž, ja ASV drošības stratēģijā jaunajā Krievija vispār nav minēts nevienā vietā, 33 lapās kā kaut kāds apdraudējums, kā 51. štats, ka cauri tur tai Aļaskai Krievija pievienojās visi tie ziemeļu teritorijas un austrumu, un tad Latvijai būtu robeža tā kā ar ASV. Labi, bet ko mēs varam darīt? Varētu tai Višegradas grupai Centrāla Eiropas valstīm pievienoties, bet to visu mēs varam izdarīt tikai Latvijas pilsoņi. Visi, kas te ir Latvijas latvieši, Latvijas krievi, Latvijas ebreji, Latvijas romi, mēs visi tā apvienotos. Pirmkārt, būtu tāpat kā ASV jānotiesā tie Rečekre Baltika ideoloģiskie cenzori. Tādas kā sabiedriskās domas slepkavas. Tas būtu pirmais. Otram kārtām, ko mēs varam izdarīt? Brīvai tādai kā nacionālai patriotiskai opozīcijai vajadzētu
apvienoties, kas tur ir Latvija pirmā vietā, un jaunlatvieši, un suverēnā, un kas tur vēl visādas tās partijas, ja viņi apvienotos līdz vēlēšanām, ja tas Hermaņa plāns un Helmaņa un Karmaņa, divi vārda brāļi, ja viņiem neiziet cauri, ja to atkal pārķer vienotības koalīcijas, tur visi tie kampari un pārējie, tad vēlēšana sistēma nevar izmainīt, tātad atliek, ja apvienotos vienā, jo cilvēkiem ļoti patīk cepur nost Kariņam un Levitam, ka viņi vākcēja savā koalīcijā iekļaut nacionāļus un šitos te zemniekus, un tas cilvēkiem patīk. Ja neizdosies apvienot koalīciju, visi tā cer, ka ievēlēs tās partijas, un pēc tam viņi parādīs, apvienosies Saeimā un izveidos tādu anti-covid fašistu to koalīciju. Tas jau pierādījās, ka pēdējās divās vēlēšanās neiet cauri. Nu tad, kas vēl būtu tas, ko mēs varam darīt? Jāizveido tāda paralēla kā ekonomika, banķieru sistēmai, tai visai sistēmai, digitālai valūtai un visiem tiem viņu kredītiem, vienkārši ignorēt tās ārzemjas un sūcēja bankas, kas te vēl palikušas. Jo viss Latvijas bankas, Latvijas zemes banka, viss tā Repšes banka un viss 100 komercbankas, viss tās aizkrauklas, Tautas, VF bankas, Krājbanka, viss ir atņemts. Un ja ignorētu, teiksim, tās svešās bankas un izveidot paralēlu ekonomiku, kaut kādas barteru sistēmas un lai izdzīvošanas līmenī horizontālā, tā kā tie, kas Covidā bija vientuļas ģimenes, viens cilvēks nevarēja izdzīvot kaut kāds vecs. Viņš bija nolemts uzreiz neapmeklēt vecākus, pensionārus, slimos neapmeklēt, un cilvēki tam klausīja. Bija gatavi savus vecākus, bērnus, radus, vienkārši paskatīties, kā viņi aiziet bojā. Tā tas ir. Bet, ja izveidot, atjaunot tādas horizontālas saiknes, likvidēt visus tos supermarketus, tā kā man nācās likvidēt. Man veikalos nelaid iekšā, un nebija nekādi ienākumi, un tad, ja man nebūtu kaut kādi draugi laukos, kas atved vienreiz mēnesī kaut ko no laukiem, kādas kartupeļus vai kaut kādas burkānas vai ābolus, tad cauri, vai nebūtu kur nakšņot, vai kāds, kas apmaksā telefonu. Tad tu esi nonācis tajā segregācijas slānī, likvidācijai. Tas ir ļoti tā smagi, bet, lai pārvaldītu to skaldi un valdi to, un kaut vai sākumā izveidot horizontālās saiknes ar kaut kādu kaimiņiem, ar ģimeni, ar mājas, kaut kādiem iedzīvotājiem, ar klases biedriem, vienalga, tā kā 90. mums Vairi, Vīķi, Freiberga mācīja, veidojiet nevalstiskās organizācijas, pašu firmas, ignorējiet vai viss tās PSRS struktūras boikotējiet. Ne jau vēlēšanas, bet boikotējiet visas tās baņķieri izveidotās genocīda struktūras. Kā to izdarīt? Es to nezinu, tie, kam ir alga tur, tie, protams, neiztēlojas sevi, ka viņš būs ārpus ofisiem kaut kāds, ka viņš mācētu kaut ko strādāt, par ko cilvēku labprātīgi maksāt, tā kā vienkāršā darba darītāji. Tāpēc tas skaldu un valdi tikko pat pa konvenciju Stambuls, par Pasaules veselības organizāciju, visa tauta vēl vairāk sadalījās. Bet ja mums izdotos, tā kā viena ģimene saprast, ka mums pieder Latvija, milzīga zeme, un ja mēs izvēlējam tos Covid fašistus ārā globālistus, tad var kaut vai pieņemt likumu, ka mēs visus kredītus neatzīstam, jo viņi ir likums tāds, ka ja viņas ir pieņēmuši šauru elektrikas kārta, es viņu te lasīju un kaut kādu uzrakstīšu par to, ka ir tāds likums, ka tautas var neatzīst, viņi var nacionalizēt apakaļ savus Latvijas mežus, Latvenergo ostas. Tā tas notiek pasaulē. Ir tautām vēl joprojām liela vara, un tāpēc taisni mūs mēģina izšķīdināt melo plūdos tādos, lai tie
vienkārši tiktu asimilēti un last generation jaunieši izkastrējās, bērni vairs nav, child free un viss. Un viņu tas plāns, es domāju, ka viņš būs tur līdz gadsimta beigām, līdz 50 gadam, bet nekā nebija, viņš iet tik strauji, ka tas ir apbrīnojams. 2026. gads būs interesants, jo būs tās vēlēšanas, un vai tādi pamodušies Latvijas pilsoņi būs vairāk, to nezinu. Tādas lietas. Protams, visi tie Latvijai, tāpat kā Hitlera laikā un Staļina kaut kādi arī tie Covid fašisti, Zonner komandas, es ticu, ka ir tādi maniakāli alkatīgi, ka atkal varēs ņemt no dzīvokļus cilvēkiem, neļaus strādāt lockdownā, komendantu stundās, varēs tādi kaut kādi vardarbīgi maniaki daudzīt ar lūjiņām uz ielām tos, kas aizkavējušies vai vecākiem grib vakarā aiznest pārtiku. Viņi tik gaida, ka atkal būs nākšais lockdowns, un tad mācīsies no 2020. Gada kļūdām, kā nelaist veikalos, un visādi tie, kas ir tādi maniaki iestādēs, tie tikai gaida, ka atkal tas būs. Tā kā jārēķinās, ka ir arī tādi progresīvie tie. Paskatās tām ierēģņu dzels sejām, tad, ja viņiem liks arī koncentrācijas nometnē, tā kā tajā Nirnbergas filmā, tagad tajā Vanderbilta iet fórumā, Nirnbergas prāva, tādi cilvēki pie mums arī ir jāsaprot. Jo viņi domā, ka viņi dara labu, arī, ka viņi gatavojās tad laust augšā durvis. Es atceros TV24, visi tie viedokļu līderi un tie, kas rādīja plecu, visi viņi teica, tur nav ko ceremonēties ar antivakseriem, vajag uz ielām viņus ķert un toaletē špricēt vai laust augšā durvis, un tad mēs būsim brīvi, varēsim atkal brīvi dzīvot, jo radīt tādu, kā segregācijas sistēmu, sakūdot vienu tautas daļu pret otru. Tas ir tāds fašists galvenais ierocis, ka pateikt, ka tur ebreji vainīgi, un tagad, ja mēs viņus visus iznīcināsim, tad atkal varēsim dzīvot normāli. Jeb padomu laikā bija geji vainīgi, un viņus tur lika cietumos, tagad atkal otrādāk. Ja tu neesi gejs, tad tu nevari strādāt kaut kādās valsts iestādēs vai dabūt kultūra kapitāla fonda finansējumu, ja tu kaut kādas transgenderus nepopularizē. Tā no vienas galējības otrā. Bet kā mums apvienoties visiem tiem Latvijas iedzīvotājiem, saprast, ka ir viens ienaidnieks. Nevis mēs savā starpā cīnītos. To es nezinu, kā to var izdarīt. Jo ASV tagad tiek atzīts, ka vakcīnas ir autismu cēlonis un aizliedz jau daudzos štatos, tāpat visus tos ģeoekoloģiskos arī mācījos pie Kartumovas ģeoekoloģiju un visu to smidzināšanu, visu tur ir aizliegts, tur ir pateikts, ja jūs redzat kaut kādu lidmašīnu, ziņojiet. Bet mēs esam no ASV tā kā dzels priekšstaru nodalīti un Konvaina visādi šitādi te trako pa Latviju. Ko tu padarīsi? Vienīgais, kas man dara prieku, tas ir, un arī viešu cerības, tādas īsti cerības man viešu, un dara prieku. Ļoti interesants paradoks, ka 26. gadā zem tās globālistu koalīcijas nāža nokļūst tieši paši tie ierēģi pirmie drīz.
jo viņi tajos labi apmaksātās komitejās, viņi tieši strādā office darbu, bet tagad iznāk, ka tas mākslīgais intelekts un tieši viņš aizvieto nevis to smago darbu, kuru dara tie imigranti, nabagi no visādām tuvo austrumu un tur Āzijas zemēm un Āfrikas. Bet tie šeit paliks droši iekortelējušies, jo malais darbs būs vajadzīgs. Viņu tie robotizācija, ir jau tagad izveidotas robotu rūpnīcas, kur viss tas konvejers robotu atražo paši sevi. Tā tad arī aizvietos cilvēkus melnās darba darītājus, no melnā darba darītājus. Bet tas nav tik drīz vēl, bet, teiksim, tos office darbinieks, tāpat kā mākslinieks, tur mūziķis, juristus, ir jau tās programmas, visādas marketologus un grāmatvešus un ierēģņus, tie ir tie, kurus aizvietos. Tas man vienīgais dara prieku, ka arī visi tie žurnālisti, tādi uzpirktie un piedzinēji un visādi kukuļņēmēji, tie, kas tā lemj par citu cilvēku dzīvēm šobrīd, tie visi, un arī kultūra kapitāla, visi tie stipendiāti, viņus visus pirmām kārtām aizvietos mākslīgā intelektās programmas, kas tieši jau ļoti strauji ieviešās tieši to intelektuālo tādu prāta darbu. Viss tās programmas dara labāk. Tas man dara tādu prieku, jo cik tad bija arī aprēķināts, ka 5 miljardi, ja trešdaļa Latvijas budžetnieku atlaist no darba, ietaupīt 5 miljardi. Tātad visus 285 budžetniekus ietaupīt 15 miljardi. Tas ir visu budžetu. 2 miljardi vēl tiek aizņemts, ko varbūt apmet pensionāriem vai kaut kādām labdarībai. Tā kā arī tie rečekisti paši, kas izveidoja to cenzūras sistēmu, viņi var gadīties kaut kā tā viss, ka viņi pirmos viņus atlaidīs. Jo tos algoritmus, ko viņi tagad ieviesuši, arī sociālos un presē, masu mēdījos, Latvijas televīzijā, tie algoritmi jau tagad darbosies arī bez cilvēku klātbūtnes. Tas reček birojs nav vajadzīgs, un ka viņus paši atlaidīs un ASV nogriezīs visu Soros fondu, ieliek cietumā, tad ko darīs tie rečekisti, visi tādi pār 10 cilvēku birojs? Viņi arī mēģinās tad sūdzēties. Mūs atlaid, mēs tagad ar visu savu izglītību bezdarbniekā. Viņi vairs arī nevarēs pasūdzēties. Viņi paši izveidoja tādu sistēmu, tā sistēma tagad jau strādā. Tas ir kolosāli, ka pirmie zem sitieni tiks tie latviešu, tie visi ierēģi un visi tie intelektuālā darba darītāji, kas kopš 2020. Gada ir tie nodevēji, kas tie ievieš visu. Tā kā tas ir lielā mērā gandarījums. Office vairs nebūs. Tas ir pilnīgi skaidrs, jo viss tas Stargate un viss tā mākslīgā intelekta attīstība, viņš tiešām ir gudrāks daudz, jo tie lielākā daļa politiķi arī viņi nevar tā ne 3 vārdus sasiet kopā, ne kaut kādu teikumu pateikt. Manā galerijā Happy Art Museum arī. Es redzēju visas tās partijas, kā tiekās, tur priekšā ir pāris runas vīri, kas kongresā var kaut kā runāt, tāpat kā es tagad kaut ko runāju, gudri vai negudri, vai pareizi vai nepareizi, bet kas kaut kādas var formulēt un tā kā laist ārā domas. Pārējie cilvēki, viņi var kaut ko mākslīgu intelektu, tie partijas biedri, uzrakstīt kaut kādu vēstuli vai kaut kādu kļauzu un viss. Viņiem nav tāda iemaņa vairs. Office darbinieki būs pirmie uz ielas. Tas ir vienīgais prieks, ka tie ierēģi arī sajūtīs to paniku un sāpes, kas bija 60,000 tur skolotēm, visu, ko Kariņš Levita atlaid no darba, kā vidusšķirai, kā man atņem visus tur galeriju un vecāku dzimtas uzbūvēto tur muzeju un izliek uz ielas, un kaut kādi sociālie dienesti tur paliek ar 2 bērniem. Tie pasaka, šitā te viņi pasaka, tādu ģīmes rādīja, visi sēž tajā sociālā dienestā, tur jaungadā ar visu kaut ko, un es prasu, kā tad tā?
ja ir 2 bērni, kāpēc jāmaksā pilnu nodokļu un ņem nost dzīvokli pa nodokļu parādu? Bet viņi saka, mēs neko nevar darīt, bet viņi saka, jā, šito māju, kur mūsu sociālais dienests avotos tur īrē, arī viņi pieder kaut kādam tur baņķierim, bet tam baņķierim mēs maksājam sociālo pabalstu, jo viņš skaitās bezdarbnieks. Bet ja jums ir tā kā uz papīra firma, kaut vai viņi neko neienes, ja ir aizliegts strādāt, tajā bija Covid laikā, tad jūs nekvalificēties. Un kaut 2 bērni, ka kas nekāda nebūs nodokļu atlaides. Vēl viena interesanta lieta ir, ka, ko vēl es domāju tādu pozitīvu, ka, tagad jau arī tauti sadalīsies 2 daļās, viena, kas skatās to LTV panorāmu Delfus, otri, kas viņu neskatās. Tātad, nākošais tāds dalījums būs, ka tagad jau tās video ģenerētos materiālus, viņi jau vairs nav iespējams, faktiski var uzģenerēt jebkura cilvēka izskatā balsī, un visi tie sociātīkli paliks pilnīgi kā bezjēgā. Jau gan ziņas, gan kaut kādu messengerī var uzģenerēt, ko es tagad runāju. Varbūt citas dienas es runāju kaut ko saprātīgākā, varbūt šodien tas ir mākslīgais intelekts uzģenerēts, lai mani kaut kādā veidā degradētu. Vai vakardien man vienkārši nelaid ārā, es kaut ko sāku runāt, man izmet no interneta kāds. Akal es sāku kaut ko runāt, viņš man izmet ārā, griežās uz riņķi, kaut man ir LMT, labākais aparāts uzdāvināts un visādi tie ātrs internets, bet tiešraidēs izmet ārā. Šodien viņi man nemet ārā. Tātad šodien laikam svētkos guļ visi čekisti. Un man tāpēc liekas, ka sakarā ar to, ka tie fake video, kas tagad parādās kā ziņas, kā visādi tur kaut kādi samāksloti dzīvnieki un cilvēki un sievietes, viss tās, viņas vienkārši padarīs neinteresantus tos sociātīklus un arī visu to tās nogludinātās mākslīgi intelekta radītās runas arī tā kā kloni. Man tā izskatās, ka es ieraugu tos politiķus no Saeimas, tad, vai no Rīgas domas, tad tā kā būtu tāds arī video uzģenerēts, ka tāda viena muta, kas runā vienas un tās pašas domas, tikai pa laikam nomainās uz tās tribīnas, citas frizūra vai citas kaut kāda acis vai uzvalks, bet muti ir viena un tā pat. Viņi visi runā, izņemot, kas tur Brēmanis vai Šlesers vai kas šitais Kristopāns un kā viņi saucamais kaut kāds tur vēl auto veikala īpašnieks un Linda Liepiņa un kas tur vēl kaut kādi 5-6 cilvēki, Kirsteins vēl, kas tā kā ir kā individualitātes. Pārējie visi jau ir tādi mākslīgā intelekta cilvēki. Skaidrs, ka viņus var aizvietot. Tiešām visus tos 100 večus viņus var aizvietot. Un viņi tāpat runā tā kā viens. Tāpēc es domāju, ka šitos klonus, ja aizvieto, tad, kur tad mēs varam komunicēt? Tad ir jāatgriežas pie kaut kādiem, realitātei jāatgriežas, pie tikšanās. Tā kā man bija tas Happy Artņu ziemu klubs, nostrādāja 15 gadus bez brīvdienām. No rītiem kaut kādas tur apmācības, pa dienu studijas, tad visādas preses konferences, visādi klubi, un tur stand-up teātri, un līdz naktī, bez nevienas brīvdienas. Man tas darīja prieku, kaut man nekādu, tas bija tā kā volunteer bezmaksas klubs Galerijā Rīga. Bet man bija gandarījums tāpat kā baznīcai, viņam jābūt vaļā. Bet tagad tas viss ir jāstāv tukšs, atņemt gan pinakotēkas ēku, gan tas. Ja man būtu kaut kāda telpa, ja kādi latvieši būtu tādi, vēl devīgi un iedot pa brīvu kādas telpas, tad arī varētu tādu kā brīvā mikrofona klubu, kur 100 krēsli un visādi interešu klubi
atkal tā kā 90. gadā veidot tādu tautas fronti un izveidot tā kā jau poļi, ungāri, visādi čehi pamodušies vai amerikāņi. Izveidot tādu atkal horizontālās saiknes un, nu labi, neviens jau nav tāds, tiem, kas ir tādi pašfinansējušie, vairs nav nekādas telpas, un tie, kas ir tie ierēģi, globālisti, tie jau nedos telpas, tā kā skaidrs. Ir jāatgriežas tātad virtuvēs. Tā kā agrāk bija virtuvēs, bija viss sarunas pa naktīm, vat šitā kā tagad, kaut kādu vēl te būtu 5 draugi, mēs tāpat parunātos, ko varam darīt, kaut kādu kopā samesties, kaut kādu latvisku izveidot sadarbību. Tas ir laba doma, ka jāatgriežas virtuvēs un kaut kādās reālās telpās, kur var cilvēki tikties un kaut ko pārunāt, kopā nolemt, tā kā tagad arī kaut kādi jaunlatvieši organizēja tur Imantā, akal sanāksmi un Ogrē un visādās vietās. Mums vēl ir sakarīgi tādi cilvēki, kā mēs varam ignorēt to globālistu struktūras. Viss tās baņķieru, jo, tur iet cīņa uz dzīvību un nāvi, ka es arī to akal krāju visu gadu, lai būtu tur tāds vefā notika kolosālās telpās nākotnes cilvēku dzimšana vai Art Riga Fair. Un es arī aicinu tos ārzemju baņķierus. Tas viens bija atnācis, un es arī prasu, viņš kaut kādu nevar nopirkt kādu gleznu vai zīmējumu. Viņš saka, nē, to, kas man patīk, es jau nofotografēju, pats izdrukāšu, bet es visas tās ēkas taisos, viņi tās baņķieri ārzemi, kāpēc vajag tā te Latvijas pilsoņiem kaut kādu vefēku priekš bērniem vai dzelzceļu muzeju? Nē, viņi var to nopirkt, lai stāv tukšs, tur viens kaut kāds baņķieris ierīkos tur sev tenis kortu vai kaut kādu biljardu zāli. Tā tas ir. Tai alkatībai nav robeža arī tiem tiesas izpildītājiem, visiem tiem, ka tā jaunmiljonāru kārtai, ka viņi var nospēlēt kazino, neierobežot daudzumu līdzekļus. Un tā, ko 2020 gadā tā inerce tādu, ko ievadīja un izveidoja tādu tā kā Elvis mašīnu, kur cilvēkiem jau un tā cenzūra un propaganda neļauj paskatīties, ka varbūt tomēr amerikāņiem taisnība, ka ir jāatgriežās pie pirms pandēmijas no tā transhumanisma apvērsuma. Jeb čehi un ungāri un poļi varbūt nav stulbeņi, ka viņi neatzīst šito visu, bet nē, Latvijā viņi ies līdz galam. Dainis Ivāns atkal pirmā rindā un visi tie. Tā inerce, ja viņus neizvēlēs ārā vēlēšanās, tad tā inerce neizbēgami novedīs pie tā lielā reseta 2030 un tas realizēsies. Bet kā apvienoties un kā, teiksim, izveidot realitātē sakars, izejot no tiem sociāliem tīkliem? Un arī es kaut kur varētu, man būtu kāds, ko parunāt, labāk satikties. Nekā caur sociāliem komunicēt, bet katrs ir iedzīts tādā savā kokonā un baidās un klusē un sēž. Nu labi, tātad vēl viena lieta, ka mēs varētu tikties visi virtuvēs, jo tāpat viss tās sabiedriskās ēkas, tur ir jārunā tik par transgenderiem un par jāslavē migrantus, un tas, lai cik skaisti būtu izbūvēti viss tās sabiedriskās ēkas, tur visur ir jau cenzūra un ausis katrā sienā noklausās. Tā tas ir, bet tagad, piemēram, tālāk paskatāmies. Tātad viens ir tā tikties realitātē. Paspiest draugam plecu vai iet uz dejām kaimiņieniem padejot, bet un otrs ir kaut kādas iemaņas izveidot, tā kā mēs ar bērniem te Covidā vispār vēl joprojām es iztiek no pāris 10 eiro, bet es pats māku visu elektrību salabot, mēbeles uztaisīt, santehniku, kaut kādus tur datoru tehniku salabot, kaut ko uzšūt, sagatavot ēst, kaut ko aiziet uz mežu, salasīt un braukt ar riteni. Es gandrīz iztieku vispār bez tās federālo rezervu sistēmas naudas.
Tā kā iemaņas iemācīties izdzīvošanas un tādas, kā atgriezties naturālā saimniecībā. Tādas. Akal, tas ir 2026. gadam ļoti labs plāns. Nu un vēl ir zeme, ūdens, enerģija. Tās reālās suverenitātes lietas, ko mums cenšas vēl steidzīgi tie globālisti, siliņi saka, vajag privatizēt, brīvā tirgu, atdot akciju tirgu. Nav tāda brīvā tirgus. Tie, kas ir naudas emisijas īpašnieki, tikko kādu valsts izliek kaut ko tā sauktā brīvā tirgu, viņi uzreiz to nodrukā, cik vajag nopērk. Tāpēc, kas mums ir jāsargā vēl? Ja valdība nodos un vēl Latvijas mežus un Latvijas energo atdos, tad mums ir vajadzīga zeme, ūdens un enerģija. Nu, kā mēs to varam kompensēt? Teiksim, tas ir tik saprotami, ja tu domā kā tāds zemnieks, loģiski, ja tā kā pirms revolūcijas 1905.–17. gadā viss saprat, ka zeme, ūdens, enerģija mums vajag. Ļeņins solīja zemi, tad visi gāja latvieši strelniekos karot pa to zemi. Tagad jau cik tur visa zeme jau pieder kaut kādiem Zviedru fondiem un viņu aiztaisa dzeloņdrātīm ciet. Ja arī mežus izdosies tiem vienotības progresīviem, tad arī būs dzeloņu stieples riņķī mežiem un neviens vairs nevarēs, es arī nevarēšu kaut kādas ābols vai sēnus salasīt ziemai. Tāpēc tiem, kam latviešiem vēl ir meži kaut kādiem privātiem, kādi daži procenti, lūdzu glabājiet kaut ko, es nezinu, badojieties, bet turiet, lai ir. Kam ir zeme laukos, tas ir var viens, tā kā padomu laikā, kolhozu laikos, tur kaut kāds viens tas lauksaimnieks ved uz tirgu un varēja pabarot te veselu rajonu. Tāpēc zeme, ūdens, enerģija. Arī mēs savātai Mārupas Pinakotēkas Laimīgā mākslas muzejā izrubām dziļurbumu, lai ja kas, bet viņš tagad stāv tukšs, atņemts pa kādiem nodokļiem un štrunts pa to, bet tiem, kam ir akas, jo redz kā bija, ka tur to chlorēja. Es pat biju aizbraucis te Rīgā, tur pie riteņbraucēja celiņa, tur ir tāds pumpis. Domāju, ja viss ūdens nochlorēts nav dzerams kādu laiku, tad paņemšu tur. Tur arī tas ūdens smaržoja baigi stipri pēc klora. Tā kā tie globālisti transnacionālās korporācijas izpērk arī Latvijā visus dzeramā ūdens, tāpat kā Āfrikā. Tur visi badojās, jau viss pieder transnacionālām korporācijām un vai nu viņi baro cilvēkus ar kaut kādiem tārtiem un ar kaut kādu lindīgu ūdeni, jeb pērc kaut kādu par nenormālām cenām tīru normālu ūdeni. Tāpēc sargājiet ūdeni, zemi un enerģiju. Tie, kas ir uzlikuši, man arī tur rādi Jelgavā saules baterijas. Tātad viņiem varēs, vismaz vienam būs kaut kāds radio priekš ziņām vai elektriskā lampiņa, jo Latvijas energo jau arī Nordpools un tie, ja viņiem pieder tagad, viņi var jebkurā brīdī pateikt, ka mums pašiem vajag visu elektrību. Lai tā Latvijas pilsoņu kopums, taisiet tur kaut kādus pa savu naudu šitos būvējiet vēja ģenerators vai sēžiet tumsā. Viņi var pateikt, ka jā, mums vajag to elektrību no Latvijas upju spēkstacijām, mums vajag priekš bitcoin mining, priekš online kazino, mums vajag viņus priekš kaut kāda tur mākslīgā intelekta, Stargate, un mēs nevaram dot vairs elektrību. Tas ir normāli, viņiem pieder un viss. Un mežam riņķīt dzeloņu stieples, un ja tu tur lien mežā pēc sēnēm, tad drona policists ar šito te kaut kādu uguns šaujamo šauj virsū, privāti īpašums. Tātad zeme, ūdens, enerģija, paralēlā ekonomika un izdzīvošanas iemaņas. Tas ir 2026. gadam un tikšanās kaut kādās reālas, kaut vai maziņas grupiņas, tā kā bija tie revolucionāri pagrīdnieki
kas tur arī tikās kaut kur padomu laikā vēl līdz 60, 70, dzīvoja kaut kur pa mežiem, tikās kādās virtuvēs. Un skrejlapiņas, grāmatu lasīšana, jo visi tie sociātīkli būs pilni ar mākslīgā intelekta ģenerētiem un fake video. Atgriežamies reālajā pasaulē 2026. gadā.